daba ir tā vide, kur neviens nav neko pielicis roku. Tur viss ir pilnīgi brīvs, dzīvs, jautājums neuzdod, neapgrūtina. Tas ir pirmatnēs. Mieres klusums. Jā. Un Smiltene, kā arī tās apkārtne, var lepoties ar skaistu dabu, kas sniedz plašas iespējas. Šogad par godu Smiltenes 105 gadu jubilejai Brakovsku ģimene uzdāvināja aktīvās atpūtas turisma pasākuma ciklu. Proti, katru mēnesi tiek organizēts interesants pārgājiens. Tā doma ir parādīt, cik daudz dažādas aktivitātes ir iespējams darīt Smiltenē un apkārtnē. Piemēram, februārī devāmies slēpot, aprīlī mēs braucām ar riteņiem, martā laivojām. Tad ļoti daudz visādas iespējas ir Smiltenē. Rūta ir turisma darba organizatore Smiltenes novada pašvaldībā. Pārgājiena cikls ir viņas ideja, kas dzīvē tiek īstenota ar visas ģimenes atbalstu. Var teikt, ka Rūta iet vecāku pēdās, jo savulaik viņas vecāki sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem izveidoja marķētas velotakas Niedrāja ezera apkārtnē. Kā jāturpina Rūtai bija. Bet nav jau arī jābrījās, ka viņi to dara. Ja viņi no mazotnes to ir darījis, bijis blakus, tad tas, kā saka, ābols no ābols tālu nekrīt. Tas ir sirdī. Tā ir ikdiena. Jā. Vienkārši mēs tādi esam, tas ir mūsu dzīves stils kaut kur staigāt pa dabu, pa mežiem, ne tikai pa takām. Augšā mežā iebetonēt normālu pamatu tā, lai viņš integrējas zemē iekšā sūdiņa virsū. Un atsaites tikai atstāt uz augšu. Un tā kā Dolnī Moravā uztaisīja to lielo tiltu pāri, protams, būs miniatūra, bet pāri Niedrājam. Jā. Tajā galā var. Var, abās pusēs ir reāli. Tur jābūt kādam trakajam, kurš finansē to visu. Jā. Rūta strādā jau pie jaunu ideju realizēšanas. Nākamajā gadā būs interesanti pārgājieni visā Smiltenes novadā. To viņa dara ārpus sava darba laika, brīvdienās, jo, kā pati saka, viņa nav ofisa cilvēks. Protams, arī šajā idejā iesaistās visa Brakovsku ģimene. Tas ir tīri sautīgos nolūkos. Ja labas emocijas pašiem patīk, kāpēc neparādīt citiem to, kas pašiem patīk?